Šajā sižetā mēs runāsim par komunikācijas perspektīvām. Iepriekšējā sižetā mēs runājam par driveriem, par tām struktūrām, par tiem atsevišķiem cilvēkiem, kas nodrošina komunikāciju sociālajos tīklos ar sociālo servisu palīdzību. Mēs runājam par dienas piemēru un mēs runājām par to, ka nav jābūt īpaši populāriem cilvēkiem, lai izplatītu informāciju un atstātu kaut kādu ietekmi. Šajā sakarā es gribu minēt, ka, ir Latvijā tāds saits kā informācijas aģentūra, un šis saits noteikti darbojas efektīvi kā drivers. Šodien mēs šajā sižetā parunāsim par komunikācijas perspektīvām. Mēs parunāsim par to, ko 21. gadsimta zinātne var izdarīt un noteikti arī izdarīs attiecībā uz komunikāciju, pavisam no tāda nepierasta viedokļa. Piemēram, šodien tiek uzskatīts, ka 21. gadsimta zinātne vispār balstīsies uz 4 komponentiem, tajā skaitā arī komunikācijas jomā. Balstīsies uz bio, kā var teikt, uz info, uz nano un uz kognito. Ir 4 tādi īsi apzīmējumi, kuriem veido attiecīgo abreviatūru gan angļu, gan citās valodās. Lieta ir tā, ka tagad ir pilnīgi skaidrs, ka informācijas apjoms dubultojās apmēram 5 gadu laikā. 5 gadu laikā informācijas apjoms palielinās ļoti lielā mērā, un tas nozīmē, ka ir šodien un arī turpmāk galvenā uzmanība ir jāveltī spējai informāciju apstrādāt un no šī informācijas apjoma atlasīt vajadzīgo. Un ir saprasts, ka šajā ziņā vislielākās perspektīvas ir kognitīvajām tehnoloģijām. Proti tām tehnoloģijām, kas palīdzēs cilvēkiem atlasīt informāciju un no šīs atlasītās informācijas gūt vajadzīgās zināšanas. Šīs tehnoloģijas ir saistītas un būs saistītas ar smadzeņu darbības augstākajām funkcijām, ar atmiņu, uzmanību, runu, domāšanas veidu, orientāciju. Tiek uzskatīts, ka nākotnē ir jāpilnveido šīs funkcijas, un zinātnes uzdevums ir šīs funkcijas faktiski pilnveidot tādā mērā, lai varētu mēs cilvēki tikt galā ar informācijas milzīgo apjomu. Ir vairāki perspektīvi virzieni šajā jomā. Es minēšu dažus no tiem. Viens no tādiem virzieniem ir, kuru parasti speciālisti pirmajā vietā nosauc, ir tā saucamie kognotropie preparāti. Tie ir preparāti, kuri ir adresēti domāšanas procesa spēcināšanai, aktivizēšanai, veicinot iejaucoties domāšanas procesos kā tādā ķīmisko reakciju ķēdē. Runa ir tātad par dažādiem izstrādājumiem, kuri var palīdzēt ietekmēt domāšanas procesu. Cilvēks vienmēr ir lietojusi tādus izstrādājumus. Tradicionālākie izstrādājumi, protams, gadu tūkstošiem ilgi ir, protams, alkohols un narkotikas. Tagad tiek domāts par, un jau darbojās un aptiekās var nopirkt cita veida preparātus, kuri ir paredzēti smadzeņu darbības, domāšanas procesu uzlabošanai. Tā ir tā saucamā prāta kosmētika. Tas ir viens no virzieniem, kuram jau ir šodien masveida raksturs un kas ir pieejams, kā saka, visai tautai. Otrs virziens, kurā zinātne jau ir daudz ko izdarījusi un noteikti izdarīs arī turpmāk, ir tā saucamā neirovizualizācija. Neirovizualizācija ir dažāda veida tomogrāfija, spektroskopija.
Tās ir iekārtas, ar kuru palīdzību var apskatīt smadzenes, tā primitīvi izsakoties, kas pamatā ir medicīnas iestādēm, bet ne tikai medicīnas iestādēm, arī militāristiem un noteikti arī citām struktūrām, kam interesē, kas notiek mūsu smadzenēs. Nākamais virziens, runājot par komunikācijas perspektīvām, ir jūtu mākslīgie orgāni. Runa ir par tādiem orgāniem, mākslīgi veidotiem orgāniem, kas pārraida informāciju, piemēram, bez acis palīdzību. Teiksim, vizuālo informāciju pārraida no reālās dzīves uz smadzenēm bez acis palīdzības. Acis nav vajadzīgas, kad ir tādas iekārtas, kuras šo informāciju spēj pārādīt bez acīm. Šajā jomā daudz ko noteikti iegūs akli cilvēki ar vāju redzi. Tas ir tāds populārs mierinājums visai sabiedrībai. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis virziens ļoti interesē arī militāristus un noteikti arī cilvēkus, kas saistīti ir ar kosmosu un tam līdzīgi. Nākamais virziens ir tā saucamie kognitīvie asistenti. Kognitīvie asistenti ir iekārtas, kas kontrolē, piemēram, miega iestāšanos šoferiem. Tās ir tādas jau speciālas iekārtas, kas šoferiem dod signālu, kad var iestāties miegs un šoferis braucot ar mašīnu var uz dažām sekundēm aizmigt. Šīs iekārtas brīdina šoferus. Šīs iekārtas, protams, arī interesē ne tikai no šoferu viedokļa. Nākamais virziens, kas ir saistīts ar komunikācijas perspektīvām, ar kognitīvajām tehnoloģijām, ir tā saucamie smadzeņu interfeisi. Par interfeisiem tiek sauktas dažādas ierīces, kas ir pamatā adresētas kopīgas darbības veicināšanai. Šie interfeisi attiecās uz domāšanas lasīšanu, veidojot tādas sistēmas, kad smadzenes ir tieši sasaistītas ar datoru un kā arī dators var ietekmēt mūsu domāšanu, mēs varam ietekmēt datora darbību un tam līdzīgi. Nākamais virziens ir intelektuālie roboti. Robotizācijā ir joma, kas attīstās strauji jau no 20. gadsimta. Roboti ir dažādi ražošanā, protams, visvairāk dažādu arī militāro uzdevumu veikšanā, kosmosa uzdevumu veikšanā. Robotizācijā galvenā problēma, protams, ir iemācīt robotus redzēt, dzirdēt un domāt par objektiem. Par robotiem runājot, šajā ziņā tiek saskatīts milzīgas perspektīvas, jo robotu darbībā ir gūti jau tagad ļoti lieli panākumi. Pēdējais virziens, kuru es gribu minēt, ir tekstu automātiskā analīze. Jo ir nepieciešamas noteikti programmas, un tādas programmas jau ir izveidotas vairāk vai mazāk pilnīgas, kuru uzdevums ir analizēt tekstus, analizēt dokumentu saturu, balstoties uz atsevišķām jēdzieniskām viedībām. Mēs zinām, ka arī izglītībā un arī pie mums tagad disertācijās, dažādos tekstos, kursu darbos ir nepieciešams sākumā minēt tā saucamos atslēgas vārdus. Šie atslēgas vārdi ir tas materiāls, tā bāze, kas palīdz tekstus automātiski analizēt. Tā kā kognitīvo tehnoloģiju attīstība ir ļoti, ļoti daudzpusīga, un tas viss ir saistīts, protams, ar komunikācijām, ar komunikācijas perspektīvām, ar informācijas apgūšanu. Nākamajā reizē mēs runāsim par kognitīvās pieejas lomu izglītībā, jo kognitīvo tehnoloģiju izmantošana attiecas ne tikai uz
domāšanas, cilvēku sociālās uzvedības vadīšana, kontroli, par ko mēs runājam līdz šim, un kam ir faktiski tāds negatīvs skanējums. Lieta ir tā, ka visa šī jaunā izpratne attiecas arī uz izglītību, kam, protams, ir savādāks skatījums un pret ko mēs tradicionāli izturamies optimistiskāk un uz ko liekam lielas cerības. Tātad nākamajā sižetā mēs runāsim par kognitīvo pieeju izglītībā. Paldies!